Sveiki! Agns Grauduls, meža sirdī un makam. Viesošanās agromežsaimniecības saimniecībā Zviedrijā. Tā saimniecība ir savulaik sākusies, ka tur ir mežs, kas patiesībā nav mežs, bet tas ir vecs parks, kurš ir daļai sabrucis kā 200 gadus vecs. Un apkārt ir viens lauksaimniecības zemes. Un zemes īpašnieki, saņemot mantojumā to saimniecību, domāja, ko darīt, jo bija tikai 14 hektāri zemes. Un tad bija kā tālāk saimniekot, jo industriālā lauksaimniecība tik mazās platībās nav pieņemama ekonomiski tur tā kā. Un tad bija ko darīt. Un viens no lēmumiem bija pāriet uz agromežsaimniecību, stādīt kokus lauksaimniecības zemē un tādā veidā saimniekot. To stāstu par saimniecības veidošu tādā dabiskās sukcesijas stadijā, sākuši ar jaunāko daļu, un pēc tam pakāpeniski soli pa solim nonāksim tādā daļā, kas jau ir dabiski 200 gadus atpakaļ iestādīts parks, un kā viss tas ir veidojies. Tātad viss tas sākums ir uzarts lauksaimniecības lauks, miglots, apstrādāts, kurā var knapi iedurt lāpst. Ja tur šauga zāle, tad tajā mālā būtībā izkāpjot virsū to lāpstu vispār nevar dabūt iekšā, un tāda ir tā zeme. Un tad šeit tiek veidots stādījums pa robežu līniju, tiek iestādīti dažādi koki. Te ir kombinācija, kā robežu koks ir melnāksnis, un tur blakus ir dažādi koki, kas varētu dot ražu. Šī ir kāda no ciedru priedēm, tālāk ir ēdamais kastans iestādīts, un tā tālāk ir dažādi veidi koki. Nākošā rinda ir sastādīta ar lazdām, un tā tie stādījumi ir veidoti šobrīd lineāri. Šitas te viss ir stādīts pagājušā gadā. Stādījumi viņš ir sācis šo stādījumu no saimniecības rietumu robežas, un šis pie viena arī kalpos kā aizsardzība pret rietumu vējiem, jo te var redzēt, ka tā ainava apkārt ir pilnībā atvērta, un būtībā šeit gan īsti neeksistē nekādu koku puduri. Te var redzēt, kā tiek veidot aizsardzība pret dažādiem žurkveidīgajiem grauzējiem. Te ir vienlaicīgi izmantotas divas metodas. Pirmais ir iestādīts kādas no narcisēm, vienkārši random izvēlēti sīpoli, un apakšā pilnīgi viņam pietiek, lai tur nenotika tie grauzumi pie zemes, uzlikt apkārt tādu kā sietiņu. Nākošā video es parādīšu, kas notiek, ja neuzliek tādu sietiņu. Un tātad te ir uzskatāms piemērs, kas notiek, ka nav sietiņa. Te var redzēt, šitas ir valrieksts. Tāds te nolūz jau gabals. Un te var redzēt, ka šitajā te vietā ir nograusts, un tur tie mazie grauzēji tikuši apmēram līdz kādiem 20 centimetriem augstāk nav, bet sakne ir dzīva. Te var redzēt, ka šitas te jau ir valrieksta dzinums, kas attaug no saknēm, un te ir tā potējuma vieta, kur būtībā tad potējums ir zudis, un ja šitien te būtu apkārt vienkārši tas plastikāts sietiņš, tas koks nebūtu nograusts. Veicot augsnes sablīvējumu testu, šī daļā, kas nav pļauta kādu 7 gadus laikam, pa vidu varbūt kādreiz nopļauts, var redzēt, ka jau augsne ir mīkstāka un tur to lāpstu var vieglāk dabūt zemē. Tā ir tieši tāda pat augsne, kā bija tur lauksaimniecības laukā. Un šeit ir daļa, kurā ir stādīti jau koki, un pie viena ir uzskatāms piemērs, kā dažādas saimniekošanas metodas maina tādu to veģetāciju, kas tur augt. Šitajā daļā ir rindās sastādīts lazdas, un šajā daļā, kur izskatās tāda, vairāk mežonīga, ir sastādīti atsevišķi valrieksti. Te var redzēt, kad nekur ir viens valrieksts, tur tālāk ir kaut kur ir nākošais koks, viņam ir sastādīti tādā attālumā, kā tas būtu pieaugušā mežā, vai valrieksta mežā, vai valrieksta stādījumā. Un arī var ļoti labi uzskatām redzēt, kāda ir dažāda sukcesija,
kas šeit notiek. Tad, kad tur pļauj, tad tur pamatā ir kāda zāles un kāda suņburkšķu veģetācija, kāds pienens ir. Šī te mazāk pļautā daļā tā zāle patiesībā ir pat bišķiņ leknāka un viņi krietni dažādāk. Te ir no tā vecā parka sasējušies oši. Arī kaut kādas nātras iesējušās. Un jebkurā gadījumā šī te daļa ātrāk atnāk apakaļ tādā, dabiskā meža stadijā, jo tomēr koki ir vairāk paredzēti augt tā kā meža vidē, nevis lauksaimniecības laukā. Un šāda te izskatās tā vecā parka pats viduts. Gar malām ir saglabājušies kaut kādi pāris oši, kaut kādas liepas. Pēc tiem kokiem var redzēt, ka viņas ir kādreiz augušas mežā. Pa vidu te bija vīksnes un gobas, tās visas ir palēnām nokautušas un izbeigušās, un tas parks tā kā sabrucis, tie oši ar te bišķiņi pa laikam pamirst. Un tad, ko darīt ar tādu vietu? Uzart, stādīt pa jaunu vai ko, bet tā būtībā zemes īpašnieks pieņēma vislabāko lēmumu savā dzīvē, kādu viņš varētu izdarīt. To, kad viņš saprata, ka kokiem būtu jāaug meža vidē, un tas 200-gadīgais parks ir perfekti meža vidu, kur viss jau ir izveidojies. Un tad viņš vienkārši iestādīja kokus tur, kur viņi tā kā dabiski vajadzētu augt. Un te var redzēt, tātad šitas ir kaut kāda apmēram 10 gadus vecs ēdamais kastans. Pēc kaut kādiem metriem, laikam 8, ir iestādīts, kur ir nākošais kastans. Te ir vēl viens ēdamais kastans. Un tā te pa parku ir, te ir kaut kas sastādīts tuvāk, tas ir ēdamais kastans. Un šitas jau ir tāds, pavisam tāds resns, liels kastaņu koks. Un kas ir interesanti, kāda metoda, kādā veidā viņš viņus audzē. Tātad ēdamos kastaņus, kas ir, te var bildē redzēt, tas ir šitais te koks. Viņš audzē kā dubultās izmantojuma koks. Viņš audzē, ka tas koks var aiziet gan kastaņu riekstiem, gan koksnei. Un tad tas nozīmē, ka audzējot to koku jau no sākumā ir jāspēj no viņa pacelt viņam augšā vainagu un iegūt vismaz vienu zāģbaļķi. Un tas nozīmē, ka viņš atstās tā, ka tie augšā tie zari sākās tuvākie zari apmēram 6,5 metru augstumā, un ja kaut kur pie zemes nozāģējot viņu kādreiz, ja kādam rodās vajadzība, tad rodās 6-metrīgs zāģbaļķis. Un tas, protams, nedaudz atliek to ražu, kad tas koks nesīs riekstus vēlāk, jo te kaut kādi var redzēt ap šo vietu ir, palielināšu, šo vietu ir apzāģēti tie zari, kas samazina lapu virsmu, bet tas atkal piešķir koksnes vērtību. Un tad tām nākošajām paudzēm, kas saimniekos savā īpašumā, būs izvēle, ja viņiem pēkšņi savaidzēsies naudu, tad viņš var nozāģēt kādu no tiem kastaņiem. Ja nē, lai tas koks var augt, jo tas koka dzīves cikls ir kaut kādi, teorētiski kaut kāds 500 gadus var augt, vai 700 vai 1000, to neviens riktīgi nezina. Bet ēdamais kastans vismaz šajos klimatiskajos apstākļos ir ilgmūžīga koku suga. Uzmanību vajadzētu pievērst arī zemes veģetācijai, kas šobrīd tās ir nātras, kas ir man apmēram līdz kaut kur līdz celim, un pavasarī viņas izaug kaut kur, kaut kādu pāri pa metru, jo te augsne ir auglīga. Bet kas ir interesanti, kad tiek ēdamie kastaņi ienākās kaut kādā septembra pašās beigās, oktobra sākumā, tad parasti nātras ir nokritušas. Es esmu bijis šajā vietā arī rudenī, tad tos ēdamos kastaņus var ļoti ērti salasīt. Ir notikusi tāda kā zāles pašnopļaušanās, tev nav bijis vispār nekas jādara. Salna ir nokodus visas nātras, zeme ir līdzena un tev ir viegli salasīt tos kastaņus. Un arī līdz ar to nevajag veikt nekādu apsaimniekošanu, tur pļaut zāli, kaut ko darīt, var atstāt tos dabiskos procesus. Un nātras arī lielisks mēslošanas līdzeklis augsnei. Protams, ka tie koku vainagi saugs kopā, tad nātras nedaudz samazināsies, bet kas ir būtiski, tie ir daļēji izmantojot dažādas dabiskos
faktors ir panāks to, lai tā sistēma ir pilnībā vai maksimāli pašpietiekama. Šobrīd mēs stāvam laukmalā, kur bija kāds 11 gadus atpakaļ, laikam ap 2010. gadu. Te vēl bija lauksaimniecības lauks tāds pats kā tur tālāk, un šie 20 metri gar to parka robežu netika apstrādāti. Un te var redzēt, kādā veidā tas parks ir lēnām pats dabiski sējoties audzis uz augšu. Tur sauguši dažādi vilkābeles, kārkli, kļavas un visi pārējie koki, un kā notiek tā daļējā dabiskā pēstecība, tad, kad ir kaut kāds atbalsts no vecas ekosistēmas. Un šādi izskatās ekosistēma bez atbalsta no kaut kādas pieguļošā meža. Ir vienkārši lauks, kurš pārstāts apstrādāts kaut kādā apmēram 1994. vai 84. gadā, es aizmirsu, kurā no tiem. Un te var redzēt, te par šiem 30-40 gadiem ir sauguši tāds atsevišķi vilkābeles kādas un kaut kādas rozes, bet vairāk nekas nav noticis. Un te patās ir kaut kāda tāds nekopta starpa, un tālāk var redzēt visa tā mala. Ir tas vecais parks, kurš ir spējis kaut kādos nepilnos 10 gados uzaudzēt visu šito te malu ar blīvu veģetāciju. Tātad, tas tāds viela pārdomām, kādā veidā koks atbalsta koku, un tad tie koki veido mežu. Un cik grūti tiem kokiem ir veidot noturīgu stādījumu, kad viņi ir ielikt vienu pašu lauka vidū. Un šeit ir augsnes sablīvējuma tests tanī pašā augsnē, vecā parkā, te zem kastaņiem nātrēst var, ka lāpst pilnīgi viegli ieiet zemē, pilnā dziļumā, bez kādas piepūles. Un agronomiski būtu uzskatīts, ka tur kaut kur ārā laukā ir viena augsne, un te parkā ir cita augsne, bet patiesībā tā ir tieši tā pati augsne, tikai vienā vietā viņa ir arta, apstrādāta ar ķimikālijām un akal uzarta un tā visu laiku, un tā ekosistēma katru pavasari ir iesēta un katru rudeni ir iznīcināta, un šeit viņa ir varējusi attīstīties pat tādā savā ciklā. Un tad ir it kā pilnīgi cita augsne, bet patiesībā tas ir viens un tas pats, tikai ir laika un attieksmes un pieejas jautājums. Tas bija Agņu Graudulas meža Sirdam un Makam ieskats agromežsaimniecības tādā saimniecībā Zviedrijā. Ja patīk šis video, tas piežiet tur lejā ir laika, parakstieties uz kanālu vai uzdodiet jautājumus komentāros. Tā tiekās kaut kur dabā vai mežā. Jauku dienu!